Labrīt, labrīt! 4. rīts uz jogas salas. Esam pamodušies, izgulējušies ļoti labi, ar tādu saprašanu, ka nekur nav jāsteidzās. Un tas ir vienkārši jauki, kad var atpucināt smadzenes. Baudu. Tiešām baudu laiku šeit un vietu. Vakardien bija ļoti skaists saules riets. Jā, visu nakti lija. Un šodien arī sola tikai 2 stundas bez lietus. Tagad līdz 10 no rīta ir jāizmanto, lai izdarītu tādus lielākus darbiņus. Un, jā, rīta higiēna obligāta. Ko es gribu pateikt par purvakaru un par attīrīšanas procesu, kā viss notiek ļoti labi. Tiesa gan, ka vakardien mans salva, kas var būt purvakarmas laikā, bet tas liecina par to, ka sāk iet toksīni. Un patiesība galvas sāpes purvakarmas laika man vairs nav tāda ierasta parādība, jo biju veikusi to reizi 3 mēnešos regulāri, un tad nebija nekādas galvas sāpes, bet tagad man bija pārtraukums diezgan liels, kādi 8 mēneši sanāca, un šoreiz man vakardien tiešām galvas sāpēja, un sapratu, jā, process sākas, bet man šajā periodā bija vairākas anestēzijas, gan pie zobārsta, gan arī veicot operāciju, un tas nozīmē, ka, jā, piesārņojums bija, un, protams, es sevi tā pažaloju un iekaviņas un netaisīju purvakarmu, līdz ar to, jā, sajūta ir savādāka. Bet šodien jau galva nesāp, viss ir kārtībā, dzeru pietiekoši daudz ūdens, un par ikrita higienu, jā, protams, zobu tīrīšana, bet obligāti jāizmanto mēles tīrītājs. Es nezinu, vai visi to zina. Man liekas, ka daudzi nezina, kas ir mēles tīrītājs, un tā ir ļoti feina lietiņa, ar kuru tīra mēli. Mēli jātīra katru dienu, tāpat kā jūs tīrat zobus, jo tas attīra mēles aplikumu, mazina bakteriju skaitu mūsu mutes dobumā, un no otras puses tas nedaudz tā kā attīra mūsu garšas receptorus, un mēs labāk sajūtam garšas. Lūk, bet purvakarmas laikā it īpaši veidojas aplikums uz mēles, un es sajūtu vajadzīgu pat vairākas reizes dienā izmantot šo foršu ierīcīti. Tā kā noteikti iesaku pieradināt sevi pie tādas lietas. Nu ko, sākšu dienu. Привет! На острове Йоги тропический ливень. Можно так сказать, теплый дождь, но такой вообще без перерыва. Мне удалось все-таки сделать кладочку. Ну, такая, какая получилась. Ну, по крайней мере, можно добраться немножко дальше, взять чистой воды. И удалось подключить ванну, но еще не проверяла. Ванна, вот она. Довольно чистенькая. Системы трубы. Тут уже водичка ждет, чтобы ее налили. И здесь будет костер. Сейчас я вся мокрая до нитки, поэтому иду греться. И, возможно, вечером я очень надеюсь, что будет потише дождь, и может получится развести костер и помыться. Ну, по крайней мере, попробовать. Пока. Airējam uz jogas salu. Olga, pie tevis. Ну что, так выглядит, что я уже помылась, но на самом деле это после дождя, вся мокрая, и ощущение, что действительно помылась. И я сейчас понимаю, что будет невозможно развести костер для того, чтобы согреть воду в ванне, или это будет очень крайне проблематично, поэтому я решаю перенести пробу на завтрашнее утро. Да, абьянга. Промасливание должно было свершиться сегодня вечером, но ввиду своего здоровья поберечь, чтобы не замерзнуть, я все-таки решаю сделать это завтра. Так что сегодня я заканчиваю активности, пора уже отдыхать. Хорошего вам вечера и до завтра. Пока!